Vilmos savā laikā, ka politika ir arī tad, ja nav deklarēta politika un mērķu nav, bet tiek interesētas dažādu grupu intereses. Ja? Latvijā nav gluži tā, ka nekas nav, dokumenti dažādi ir, bet tādu praktisko rīcību un finansējumu tur ir ļoti, ļoti minimāli. Ja? Un, teiksim, tas, kas bija līdz krīzē, bija drusciņ kompensācijas denacionalizēto māju īrniekiem, kuri atstāja tos mājokļus. Krīzes laikā bija 20% no dzīvokļu pabalstiem, bet 11. gada jūnijā to arī izbeidza, ja, centrālā valdība, un tad paliek faktiski viens pasākums mājokļu siltināšana. Būtībā centrālā valdība finansē tikai mājokļu siltināšanu. Tāpēc arī ir liela starpība starp vietējo un centrālo mājokļu politiku, protams. Un par to es drusciņi arī runāšu, tāpēc, ka pašvaldībām ir atstāts visas tās sociālās funkcijas, jo es vairāk runāšu no sociālās politikas perspektīvas par mājokļu politiku. Ja? Mājokli mēs varam skatīt no dažādām pusēm. Jums vairāk droši vien interesē šī pilsētas politika, kas arī ir ļoti interesanti. Man arī interesē, bet šajā gadījumā es runāšu vairāk no sociālās politikas. Ja? Un vēl pieminot otro runātāju, ļoti labi, manuprāt, izpaudās tas, ka mēs nevaram nekādu sasniegt vides ilgtspēju, ja mēs nedomājam par ekonomisko un sociālo ilgtspēju, jo tie procesi nav atdalāmi. Jā, un Makenzijs, tāds austrāliešu pētnieks, teica, ka šie trīs procesi ir tādā veidā kopā, ka vienmēr sasniedz to zemāko līmeni. Teiksim, mēs vienā gribam tā kā aizskriet, ja? Bet otrā mēs esam pēc tam zem, tad mēs negribam nonākam atkal turpat. Jo nevar izdarīt, nevar pārlaikt pāri tam, ja kaut ko tu neesi abas lietas izdarīt. Par mājokli var runāt vismaz no divām nozīmēm, kā par patvērumu un kā par mājām. Ja? Šeit vairāk es sapratu no runātājiem, šeit mums ir kā par mājām. Ja? Tā pašā laikā sociālā nozīme, protams, ir arī šim te patvērumam, kas atkal ir pašvaldību funkcija un ļoti daudzās, ne tikai Rīgā, ne tikai lielajās pilsētās, bet mēs tā paskaidījām apmēram 8–9, kuras ir novadu centri, arī ir patvērsmes jau pašvaldības šo te funkciju realizē, kurā vietas, citā 10, citā 13, citā 25, bet šā vai tā, tas arī prasa finansu ieguldījumus un arī citas resursus. Eiropā par mājokļu politiku arī ļoti bieži runā šajā sociālās politikas nozīmē, saistot to ar sasniedzamību, ar to, vai var atļauties šo mājokli un, protams, arī ar kvalitāti. Kā ir ar to mājokļu politikas attīstību 20 gados kopš Latvijas neatkarības, drusciņ jau vairāk ar 20, ja, vispār ļoti vētrāka attīstība ir bijusi, protams. Jo mēs esam pārdzīvojuši privatizācijas procesus, denacionalizācijas procesus, ja, tur mājokļu kredītu būmu, krīzi, ir īstenībā ļoti vētraini notikumi, ja, kas diezgan maz arī ir konceptualizēti, piemēram, privatizācijas norises, ja, mums jau trūkst teorijas par to. Tad par to, kā Latvija izskatās Eiropas Savienības valstu vidū, bet ne visu, ja es paņēmu tās, kuras ir kaut kur tuvāk un kam bija visi dati. Ja? Tātad runājot par privatizāciju. Latvijā viens no straujākajiem privatizācijas procesiem ir bijis, kas arī lielā mērā izskaidro šodien to, ka tagad iedzīvotāji tur nevar vienoties, viņiem katram savas intereses, protams, jo šis privatizācijas process bija ļoti tāds straušs, nepārdomāts daudzos gadījumos, pašvaldībām vairs nepalika īres mājokļu, kuras viņiem vajadzētu pēc likums liek tur bijušos
redzēts. Nu, te mēs redzam, ja, ka Latvijā viens no straujākajiem šis procesiem bija. Vēl drusku līdzīgi Slovākijā. Cik mājokļi tērē Latvijā? It kā diezgan normāli, ja Eiropā vidēji 22, kaut kas procenti, ja? Nu, mums ap 18, tad drusku svārstās katru gadu, tad 17, 19, bet kas ir svarīgi? Nu, mūsu vidējie ienākumi ir ļoti zemi. Un vēl pie tam tas, ka mūsu vidējie vēl neatspoguļo vidējos izplatītākos. Izplatītākie ir vēl zemāk. Tāpēc ar to ir jārēķinās. Mēs nekur nevaram aizskatīt. Par šo pārapdzīvotību, ko Bērsina kungs arī runāja. Ja Eiropas Savienībā vidēji ir ap 18%, tas 9. gada dati, bet, jaunākie kādi šobrīd bija Eurostatā. Apmēram 18% pārapdzīvots, kas nozīmē katram viena istaba plus vēl viena brīva. Nu, vispār ir tā normāla cilvēka, jau tā gribētu dzīvot. Latvijā, kā mēs redzam, šeit ir vēl daudz sliktāka situācija, ja tiešām 58%, bet tas ir 9. gadu, varbūt tagad jau aizbraukuši, drusciņi mazāk palicis, bet, tik un tā augsta. Savukārt zemākais pārapdzīvotības līmenis ir dikvainā kārtā Nīderlandē, kas ir mazāka par Latviju, un citreiz vairāk iedzīvotāji, ja? Tad mēs redzam, ka tas bieži vien nav saistīts ar šiem fiziskiem rādītājiem. Rumāņi ir līdzīgi. Tad dažādas ērtības, kā tur vanna, duša, ūdens, tekošs ūdens un centrālā apkure, tad labākie rādītāji ir no salīdzināmām valstīm, jo šeit jāņem vērā klimata gosla arī. Somijai un Francijai arī, ja, zemākie atkal Latvijai un Rumānijai. Tas nozīmē, ka mums ir ļoti daudz mājokļu, kurās nav visas šīs ir kā pašsaprotamās ērtības, jo vecajās Eiropas Savienības valstīs tur vispār tā, izņemot centrālā apkuru, kas Dienvidu Eiropā nav, bet es cits tur parasti tādi 3% mājokļu par šīm ērtībām. Tad mājokļa nabadzība, vārds sakot, nepietiekamība, trūkums resursi. Ja Eiropas Savienībā vidēji tas attiecas uz 6% iedzīvotājiem. Mūsu kaimiņos Ziemeļvalstīs apmēram uz 2%, pat mazāk, ja tur citās. No centrāla austruma Eiropas valstīs laba situācija ir Slovākijā, kur 4,2 apmēram procenti. Ja? Tad savukārt Latvijā te sanāk 22, 23, nu Rumānija šeit būs pārspēja. Sociālie mājokļi. Atkal augstākie rādītāji ir Nīderlandē, kur varētu domāt, taču viņi paši ir galvā, vai ne? Priekš kā viņiem sociālie mājokļi. Ja? Bet dīvainā kārtā šajā valstī domā, lai nav pārāk lielas sociālās atšķirības, jo, ja ir šīs lielās sociālās atšķirības, tad arī mēs skatāmies, ka tur viss ir izlausts, viss ir nozagts un tam līdzīgi, jo tas ir ko. Tātad Nīderlandē, arī Austrija, Dānija, no sociālvalstīm Čehijā 17%. Zemākais rādītājs ir Grieķijā, par kuru mēs daudz dzirdām, dīvainā kārtā atkal, ja, tad dažas pāris arotbiedrību mājas Grieķijā ir sociālās, kā sociālie mājokļi. Bet, praktiski tas nesastāv nekādu procentu daļu. Tad ir Latvija, Kipra un arī Igaunija nav nekādā labā situācijā. Kas mums ir deklarēts kā mājokļu politikas prioritātes? Jā, mums tur ir runāts par kvalitāti, par pieejamību, par normatīvo bāzi, tas varētu būt, ka tas arī tiek pildīts kaut, jā, dokumenti tiek veidoti. Kā ceturtais virziens tiek minēta enerģijas
piešķirama nauda no centrālās valdības. Bet vai tās ir tās pašas prioritātes, kas ir iedzīvotāju prioritātes? Ļoti iespējams, ka ne, jo 24% tātad gandrīz katrs ceturtais Latvijā atzīst, ka viņam ir grūtības samaksāt par mājokli siltumu, par kredītu, par mājokli un tam līdzīgi. No tiem, kuriem ir nabadzības risks, tas nozīmē pēc Eiropas Savienības datiem virs 30%, tāda no tiem gandrīz katrs otrais, ka viņiem ir grūtības samaksāt par mājokli. Tad mans temats bija pieteikts par reģionālām atšķirībām. Reģionālās atšķirības ir saistītas ar to, kā tiek pārdalītas funkcijas starp centrālo valdību un starp pašvaldībām. Savukārt iedzīvotāju problēmas ir diezgan līdzīgas, kas Rīga distriktā ir Pierīga. Un šeit ir sadalīts, vai var samaksāt par kredītu un par citām labām lietām, ja, kas dzīvokļu un apakšējā rindiņā par siltumu īpaši. Par siltumu īpaši tur problēma vairāk uz Vidzemē un iepriekšējo mazāk, tāpēc, ka Vidzemē tikai viena saucamā lielā pilsēta, tāpēc tur ir tās atšķirības. Bet citādi, kā jūs redzat, diezgan līdzīgi tie skaitļi. Kaut arī it kā Rīgā ir labāk ienākumi, bet toties atkal vairāk cilvēki, kas dzīvo dzīvokļos, kuros ir jāmaksā par šīm lietām. Šeit es izdalīju ar sarkanu centrālās valdības, ja, tos tēriņus un ar zaļu vietējās. Šajā gadījumā tātad, kur skaidrs saredzamās prioritātes politikā? Te ir siltināšanas. Siltināšanas naudas tās diezgan lielas, 44 miljoni. Daudz dzīvokļu mājām un sola vēl pēc 13. gada atkal papildus vēl ir sociālām celtnēm siltināšana. Savukārt pašvaldībām ir jāfinansē nakts patversmes. Un Rīgai izteikta prioritāte pie tā krīzes laikā, kas drusciņi likās dīvaini, bija jaunu pašvaldības māju celtniecību, no kuras tikai pusē ir sociālās mājas un otra nav sociālās mājas. Situācija, kad ļoti daudz cilvēku aizbrauc, kad ir daudz saceltas, jaunas celtnes un tā tālāk, protams, tā ir dīvaina rīcība savā ziņā, ja? Un mērāmas 18 un 27 miljonos. Ja? Par sociālām mājām. Un šeit ir sadalīts drusciņi pēc reģionālām vienībām. Tātad Rīgā kopā ir 13 sociālās mājas, kurās dzīvo 14,000 iedzīvotāji, kas, kā jūs saprotat, tas ir ļoti maz. Tas nekāda nesasniedz šos 24 vai 20%. Kam ir grūtības samaksāt par mājokli. Citās pilsētās kopā Latvijā ir arī 15 mājas, bet tās bieži ir mazākas, ja, un tāpēc tur ir tikai 284 cilvēki. Tad novados, 19 mājas ir dažādos novados sociālās, savukārt 17 novados šādas sociālās mājas nav. Nē, tas 72 un attiecīgi tālāk nav. Kopumā pa visu valsti tur sanāk tikai 15,000 mājasaimniecības, tas nav personas, tas mājasaimniecības šās mājas. Parādā par siltumu. Skaitļi parādījās dažādi šogad. Ekonomikas ministrija tur vienu, Rīgas doma vēl kaut ko citu, bet ar 24 miljoni varētu būt. Un 29,000 mājasaimniecības
700. Tā mājokļa pabalsti. Šeit tas pabalstu skaitu pārāk nevajag ņemt vērā, jo viņi piešķir uz dažādu terminu. Gan uz 3 mēnešiem, gan uz 6 mēnešiem, tur ir dažādi, ja? Bet to pēdējo stabiņu gan var ņemt vērā, tur ir redzams, kā jo tālāk no Rīgas praktiski, ja, jo mazāka apdzīvotā vieta, jo mazāk šo pabalstu var piešķirt. Tā, tad secinājumi ir tādi, ka izteikta prioritāte mājokļu politikā mums ir enerģiju taupošu pasākumi. Savukārt, es neesmu inženieris, protams, bet es esmu runājis ar ekspertiem, kas saka, ka, protams, šo enerģijas taupīšanu var ļoti dažādā veidā realizēt, un faktiski tas piedāvājums iedzīvotājiem, manuprāt, ļoti neelastīgs, jo, ja mēs piedāvājam visiem variantiem, vai pensionāri, vai jaunās ģimenes, vai dažāds arī mājas, ir visiem tikai vienu variantu, kas nozīmē kādus 15 vai vismaz 10 gadus maksāšanu būtu parādā, ja? Diez vai tas visus interesē, protams, ka nē, un tad ir problēmas to arī realizēt. Ja? Iespējams, ka šīm mājām būtu jādomā kādus mazāk dārgus pasākumus, kaut vai bērniņu siltināšanas un logus, ja, kas ir kā ir pirmās lietas, kas jādara. Un tad par to, ka šī sociālā mājokļa politika tā ir faktiski pilnībā atstāta pašvaldību pārziņā, kuras to realizē ļoti dažādi, jo pirmkārt arī pašvaldību iespējas ir dažādi, viņi dažādi arī saprot, ja, kā jūs redzējat, Rīgas doma tur ceļ ļoti daudz, kas nozīmē ļoti nedaudziem cilvēkiem faktiski, ja. Tā pašā laikā diezgan daudz cilvēku tiek izlikt no mājokļiem, bet šie dati arī ir kārtējie tie, kurus arī mēs tā nevaram vienkārši atrast. Viņiem caurspīdīgi mēs netiekam. Kaut ir daži gadi, kad ir vairāk par 1000 mājasaimniecībām izliktas no dzīvokļiem. Tad administratīvais izkārtojums nekādā veidā neveicina sociālās nevienlīdzības samazināšanos, kas savukārt nozīmē, ka sociālā ilgtspēja, kas nozīmē, ka mēs daudz spējam nodrošināt dzīves kvalitāti sev un arī nākošām paaudzēm. Tas nenotiek, un ja jau mēs nevaram ne sev, ne nākamā paudze, priekš tam tad mums par vidi domāt. Tad iznāk tādas visādas problēmas. Faktiski, ja mēs atgriežamies pie tipoloģijas Donisona vai Titmusa, tad mājokļu politiku varētu raksturot pēc Titmusa tāda kā reziduālu, pēc aplikuma principa, un pēc Donisona, kā embrionālu, ja tādā aizmetņa stadijā esošu.